Šo nepabeigto pasauli Dievs deva teikdams, rādi tālāk. Es zinu pats vēl priekā mās, es zinu pats vēl puķes balās. Man palīdzi tā lūdza Dievs, man palīdzi tā lūdza Dievs, tā lūdza Dievs, man vajag tavu lūpu kvēles, man vajag tavas taisnības, un iesākums ir vārds uz mēles. Man vajag tavu roku spēka, man vajag tavas gudrības, un tava nožēlotā grēka. Šo nepabeigto pasauli Dievs deva teikdams, zini vienu. Kas tumšā naktī nojaukts tiek, tev atkal jāuzceļ pa dienu. Man palīdzi tā lūdza Dievs, man palīdzi tā lūdza Dievs, tā lūdza Dievs, man vajag tavu sapni skaisto, un tavā sirdī ļauj man slēpt šo pasaulīti Dieva laisto. Es nevaru bez tavas dvašas, es nevaru bez zemes šīs, es nevaru bez tevis pašas. Ir tā pilsēta, kurā glābējsalīte tiek atvērta īsu mirkli pēc tam, kad ir Grupa Republika uzdāvinājusi projektam himnu. Un Grupa Republika ir atsūtījusi savu vēlējumu un arī savu apsveikumu slimnīcai. Tad nu vēlējums. Grupas Republika dziesma "Darīt šitā, darīt tā" ir ne tikai pildīta ar cerību, ka ja kāda jaundzimuša bērniņa māmiņa vai tētis, kuram prātā ienākusi briesmīga doma par savu bērnu nogalināšanu, dzirdot šo dziesmu, apdomāsies, bet tā ir arī vislielākais cieņas apliecinājums visiem cilvēkiem, to skaitā slimnīcas un pašvaldības vadītājiem, bāriņtiesā un policijā strādājošajiem, kā arī projekta īstenotājiem. Visiem, kas gādā par to, ka ir glābējsalītes, ka ir vieta bērnu dzīvībai. Šis disks ar dziesmu un apsveikums ir mūsu vislielākais cieņas apliecinājums tieši Rēzeknes slimnīcas vadītājai Diānai Gavarai Karpavai, jo tieši pēc viņas iniciatīvas tagad arī Rēzeknē ir vieta bērnu dzīvībai. Ar cieņu Grupas Republika solists Jānis Rībens. Lūdzu! Ko tas nozīmē ceļa vārdi? Atslienīt šurp. Tātad tā ir šāda kastīte, kurā iekšā ir simbolisks. Tieši tāds pats bodīts, kāds ir slimnīcai. Tas aiziet tālāk vecākiem. Dziesmas disks. Un pats būtiskākais ir vēstule bērnam. Vēstule bērnam ar to,
kurā dienā, kurā brīdī viņš tika ielikts glābējsilītē, kas bija tas ārsts, kas viņu apskatīja, kas glābējsilītē tika ielikts kopā ar viņu. Un visa informācija no brīža, kad aizvērās glābējsilītes durtiņas. Vēl viena būtiska lieta ir vēstule jaunajiem vecākiem, kuri nu kļūst par šī bērniņa īstajiem vecākiem. Tie ir tie pareizie vārdi, kā bērniņam pastāstīt, kā pateikt un kad pateikt to, ka viņš ir adoptēts un ka viņš ir no glābējsilītes. Jo, kā mēs labi zinām, tad mums ir vajadzīgs, lai bērns zina taisnību. Protams, tas paliek katra vecāka ziņā, vai viņš to stāstīs, teiks vai atdos to visu, kas ir tajā kastītē. Bet tā pamatdoma ir tāda, ka lai nebūtu plaisa agrākā vai vēlākā vecumā starp bērnu un viņa vecākiem, tad tomēr būtu jāizstāsta par viņu izcelsmi. Kastē mēs liksim iekšā arī visu. Ja būs pudelīte, knupītes, drēbītes, kas tam bērniņam būs klāt, tad ejot ārā no slimnīcas, šo kasti saņems jaunie vecāki kopā ar mazulīti. Tad mēs svinīgi šo pirmo kasti vēlamies pasniegt tieši Rēzeknes slimnīcai.